Tātad šodien mēs runāsim par vārdu spēku, kā izrunātie vārdi ietekmē mūsu dzīvi. Mēs runāsim šodien, cik nozīmīga, liela nozīme ir mūsu izteiktiem vārdiem. Ka mūsu izrunātiem vārdiem ir liels spēks. Jūs zināt, ka katram vārdam, ko mēs sakam, tam ir spēks. Un to nesen ir atklājuši neiroķirurgi pat. Mums ir smadzeņu centrā, es lasīju smadzeņu centrā, mēs, kad izsakām vārdu, dod signālu uz visiem nervu sistēmiem, mūsu izteiktie vārdi, un cilvēks tāds jūtās, kā viņš pasaka, tās viņš arī ir. Tā viņš jūtās. Ar to nesen tika atklāja neiroķirurgi. Bībele jau to ir atklājusi. Bībele to ir atklājusi jau pirms 2000 gadiem. Un kad neiroķirurgam tam, kas to, kad viņi to atklāja un izdarījuši, viņam pateica, ka tas Bībelē atklāts ir pirms 2000 gadiem, viņš teica, tad tiešām tas tā ir. Bet to mēs redzam, piemēram, lasot Jēkabu vēstuli 3. nodaļu, ir skaidri norādīts, kāda nozīme ir valodai un cilvēku runai. Jo tur ir teikts, ka mēle ir kā mazs loceklis mūsu miesā, kas liek darboties visai miesai. Jo Jēkabu vēstulē 3. nodaļā 5. pantā ir rakstīts, mēle ir mazs loceklis un veic lielus darbus. To es varu izlasīt Bībelē. Ar mēli mēs slavējam to kungu un tēvu, ar mēli mēs slavējam un ar mēli mēs nolādām cilvēkus. Un tas mēli veic lielas lietas. No tā, jo Jēkaba vēstulē 3. nodaļā 9. pantā rakstīts, no tās pašas mutes iziet svētība un lāsts. Mēs gan ar vārdiem varam svētīt, cilvēks var arī nolādēt. Tā ir. Jo svarīgi, ko mēs runājam,
Jo, kā es jau teicu, cilvēku runas centra rīcībā ir tāds spēks, ka mēs pasakām vārdu, viņš kontrolē visu mūsu miesu, tie izteiktie vārdi. Un šie vārdi pakļaut ar miesu, pēc miesas iegribām. Piemēram, es pateikšu tāds piemērs. Piemēram, kad cilvēks saka, viņš ir noguris, tad visa cilvēka nervi saņem šo komandu un no runas centra smadzenēm, un cilvēks patiešām strauji samazina spēku, jo viņa vadības centrs viņam saka, ka viņš ir noguris, un cilvēks, kad tā pasaka, domā par to arī, viņš arī jūtās tāds no viņam momentāli. Viņš arī tāds jūtās. Piemēram, ja cilvēks saka šādus vārdus, es neesmu spējīgs vairs neko darīt, piemēram. Tad atkal runas centrs dod komandu uz nervu sistēmu, un dažiem cilvēkiem pat zūd spējas, ko darīt. Viņi tā pasaka, un viņi arī... Piemēram, kāds saka, es esmu vecs. Es esmu tik vecs un nogris, ka nespēju neko darīt. Un atkal runas vadības centrs mums dodas signālu uz smadzenēm, uz to smadzenēm nevis no ķermeņa nerviem, uz tavu miesu, un mēs par te cilvēku pilnīgi gatavi par kapām. Pat iet bojā, viņi jūtas veci, viņi vairs neko nevar, neko nespēj. Tāpēc mums vajag teikt, mēs esam jauni, kaut arī mums nav tik daudz gadu, mēs sakām, mēs esam jauni, mums viss ir, mēs esam spēcīgi. Un tad arī tas iedvesmo, un tas arī palīdz. Tikko cilvēks runā un izsaka ar vārdiem liels spēks, un arī tas arī tā darbojas. Ja cilvēks saka, ka viņš ir vecs, tad tu zini, ka viņš drīz arī mirs, ja pats cilvēks. Tāpēc labāk, lai cilvēki nesaka, ka viņi vec. Jo tad, ja... Piemēram, arī tā ir novērots, ka cilvēkam nekad nevajag pārstāt strādāt. Arī veciem cilvēkiem viņam vajag strādāt, turpināt strādāt, arī kad viņi veci. Domā, ka veci tad var tur atpūsties un tā, bet tas viņam dara sliktākiem cilvēkiem. Jo tad, kad cilvēks aiziet no darba, viņš mēdz atkārtot pēc sevis. Es esmu atbrīvots no darba, es esmu vecs. Un viņš šos vārdus atkārto, un tā rezultātā tas cilvēks kļūst neaktīvs, un viņš gatavs jau ir priekšlaicīgai nāvei. Ziniet, ka veciem cilvēkiem, ja viņš visu dzīvi strādājis, viņam arī vecumdienās ir ieteicams strādāt, jo man kaimiņos bija tāds stāntiņas dzīvo, ja? Es dzīvoju Stendera talsī. Un viņas nodzīvoja līdz 96 gadu, pareizi? Kristē, tu zini? 90 vārds, un zini, kāpēc? Viņām bija 98, viņas gāja mežā ogas lasīt, dārzā tur strādāja. Vec malkskaldi, viņiem ir malks apkurš. Malkskaldi 85, 90 gadu tēt tantēm, ka kaimiņienē visu brīnās malkskaldi nes augšā, iet uz mežu lasu ogas, tur mēlēns nes lielos grozus. Arī, ka mums draudzē atceries tā sieviete bija, kas te nāca ar Ludmīlu. Viņiem 96 gadi bija šeit nāca tāds sieviete. Viņi vienīgi iet tur, un tā viena no muguras, ka viņi nevar viņas panākt. 96, tā netiek viņas tāda. Olga, viņa teica, es nevaru viņas panākt. Viņam 96 gadi. Cilvēki tāpēc aktīvs dzīvesveids arī pagarina mūžu, un arī cilvēks sāk runāt, tāpēc pozitīvi. Viņš nesaka, ka viņš ir vecs, ja viņš ir aktīvs dzīvesveids, tāpēc nevajag cilvēkiem pārstāt strādāt. Ieteicams cilvēkiem strādāt, nu ne jau tur pārgulētas un smagi strādāt, varbūt vecumdienās, bet darboties, jo cilvēks, ka tavs tēts arī, ne? Viņš meklē viņam, piemēram, tēts arī visu dzīvi strādājas, tagad aizgāja no darba, viņai tēts, un viņš nevar nosidēt mājās, viņš grib kaut ko darīt, tad nepieņem darbā, nekur viņš saka vienīgais. Vecs cilvēks nepieņem mājās darbā, viņš grib jaunās, bet viņš grib strādāt, pareizi viņš dara. Tas ir ļoti svarīgi mums saprast, jo, kad mēs izsakām šos vārdus, tas ietekmē visu mūsu dzīvi. Jo viss mūsu nervu sistēma mums dod signālus uz mūsu miesu. Piemēram, par bagātību. Ja cilvēks saka, viņš, piemēram, kad cilvēks saka, es neesmu spējīgs būt bagāts, tad, ka mums ir jābūt nabagiem, un tā kā es dzirdēju Rupiņā, ka tā runā cilvēki, tad arī viņiem nav lēciem cilvēkiem, tad būtu kļūt bagātiem. Viņi vienkārši izsaka to, viņi arī nevar kļūt, un ka viņiem ir izdevīgi dabūt naudu, viņi vairs nespēja to paņemt. Viņiem vairs, tāpēc viņi jūtās nabadzīgi cilvēki, saproti?
Viņi nocīs. Tāpēc, ka Kristērs teica, Kristērs saka, ka viņš būs miljonārs, viņam būs daudz naudu, viņš būs pareizi dara, būs viss ok. Tā ir. Ne jau tas ir, ka nauda ir dzīves centrā mums, bet, jo mēs nevaram kalpot diviem kungiem, mantai un tam kungam mēs nevaram kalpot diviem. Nu, bet bez naudas arī mēs neko nevaram. Mums nav jābūt nabadzīgiem tādiem īstenībā. Kristiešiem jābūt Dieva bērniem īstenībā. Dieva bērniem, lai redzētu, ka mēs esam svētīti, jo Dievs mūs ir svētījis. Nu, protams, kam nav nauda, bet jācenšas kaut kā dzīvot tā, lai būtu, jāstrādā un jādomā. Tā mums tas viens mācītājs teica, labāk 8 stundas domāt ar galvu, nekā 8 stundas ar rokām strādāt, vairāk nopelnīs. Pareizi? Ar galvu domājot, vairāk nopelnīs nekā ar rokām. Rokām tu nevar nopelnīt. Es jau Kristēram teicu, ka celtniecībā viņš gribēja iet, tu vari strādāt, bet tu nebūs nekāds no tāds, jau slikt vajag, tas ir sirdī patīk, tā, bet tas, kas ar galvu strādās, tas 8 stundas viņš vairāk nopelnīs nekā to ar ķieģeļas krāmēju. Tā ir pareizi. Kāpēc tie cilvēki, kas ir bagāti? Viņam galva, viņiem strādā galva. Es biju Ukrainā draudzē, mēs bijām tur, daudz ir turīgi, pareizi, daudz biznesmeni. Un draudz arī ļoti daudz, labu aparatūru, visu ļoti svētīgi draudz. Viņiem draudz ir 3 lielie autobusi, tādi, kas pārvadāt cilvēkus. Viņiem, piemēram, nakts lūkšanas, viņiem autobusus izvedā pa mājām cilvēkus. Pašiem nemaz nav, tur jāmeklē kā transporta, kā tikt uz mājām, autobus lielais, viss sakāp cilvēki iekšā un izvedā visu pa redzēju, ka mēs bijām Kievā. Visi izvedā un vecākiem cilvēkiem palīdz, viņi draudz atmaksā operācijas cilvēkiem slimnīca. Tāpēc, ka viņiem ir finanses draudzē, biznesmeni nāk pie Dieva un viņi nopirka arī telpas par 2 miljonu. Par 2 miljonu nopirkot miljonu viņi samaksāja par remontu. 3 miljoni ziedojums. Viens ar mācītājiem pienāk klāt iedot miljonu draudzes vajadzībām. Mierīgi. Viņam tur vajadzēja naudu, viņam pietrūkuši iedot miljonu. Viņam šādi. Un Dievs sveitī cilvēks. Tā un arī mēs zinām, ka cilvēkiem vienmēr vajag teikt, es nemaz tā iesaku, ka es esmu jauns, es esmu spējīgs, es spēju izpildīt jaunu cilvēku darbu, neskatoties uz saviem gadiem. Nevajag nekad, man arī tur 50 gadu, bet es nekad nesaku, es esmu vecs. Es tā arī jūtos jauns. Jo, kad mēs runājam pozitīvi, kad mēs apliecinām Dieva vārdus, kad mēs apliecinām pozitīvas lietas, tad šī nervas sistēma pieņem šos signālus un mēs arī jūtamies pozitīvi uzlādēti. Mums ir spēks, izturība un enerģisks organismā rodās enerģija. Tāpēc, ka Bībele mums arī paziņo, ka tas cilvēks, kas kontrolē savu mēli, kontrolē arī sevi paši. Ja mēs tā turpināsim runāt, ka mēs esam nabadzīgi, tad visa mūsu organismas sistēma pārorientēsies uz nabadzību, un mēs pavisam drīz kļūsim arī nabadzīgi. Tā ir. Tāpēc jau, zin kā, iedod bombzi miljonu, viņš pēc gada atkal būs bombs. Viņam tā domāšana. Atņem miljonāram miljonu, viņš pēc gada atkal būs miljonārs. Viņam ir tāda domāšana, viņš tic, ka viņš viss spēja. Tas Lavens, tāds Lavens, zināt Lavenu to miljonāru? Tas bija Baltija, tur aplaupīs kaut kā tur, viņi tur bija kaut viņa cietumā viņa ielika. Un viņam viss atņēma, viss. Viņam viņš palika, viss atņēma, viņš cietumā tur sēdē, viņam viss atņēma, viss tos miljonus, ko viņš tur bija, viņš sadzādzies arī tur. Viņam teica, un viss viņam nekā nav, nebija, viņš teica, es pēc gada atkal būšu miljonārs. Un tad viņš laikam, es nezinu, viņš ir miljonārs, bet es domāju, ka ir. Tad cilvēki, viņi zina, kā viņš uzbēg, viņi mākīs. Viņi ir negodīgi arī toreiz, tas nav labi. Bet tas ir godīgi un tas ir nekāda vaina. Mēs zinām, ka latviešu tautai arī ir ieradums runāt, piemēram, sliktus vārdus izteikt. Piemēram, es atdzirdēšu, ka cilvēki tā saka, cik tagad ir karsts, ka var nomirt.
Vai arī, piemēram, esmu pieēdies līdz nāvei. Esmu nelaimīgs līdz nāvei. Un ja cilvēki pastāvīgi lieto šīs negatīvas nozīmes vārds, tāpēc arī viss tā tauta ir tāda, kāda viņi ir. Nav svētīga. Tāpēc, ka tas jāizmet ārā šitie visi vārdi, kas ir. Jo, ka mēs bijām Ukrainam, zin, cik tur laipni cilvēki īstenībā, tur tas karš, tas Putins tur uzbrūk, viņiem tur karo, bet viņiem īstenībā, kur tur ir laipni cilvēki, zin, kāpēc? Viņiem, ka mēs kāpām metro braucām, viņiem visu laikā bija tāds vārds metro runāja. Būt laska, esi pieklājīgs, palaid cilvēks pa priekšu. Un te cilvēki tiešām ir pieklājīgi pareizēji. Viņi rindās, visi palaiž pensionārs pa priekšu, viņi palaiž cilvēks invalīdi ratiņos pa priekšu, visu. Viņa, kad tu kā, piemēram, tramvajā, viņi visi pašķirās, tur ieceļ visu to invalīdi iekšā, tad viņas ratiņos palīdz. Mums Latvijā tā nav. Viņiem māca. Un no mazām dienām viņiem visu laiku tur metro, ka viņi brauc, viņiem saka, būt laska, esi laipnis, esi pieklājīgs. Un cilvēki to visu dzird, viņi pieņem, un viņi tāda arī izauga. Ja cilvēkam visu laiku stāst, ka viņš var nomirt, kad ir tik karsts, ka var nomirt, kā tur var būt svētība, ziņā runāt tāds negatīvs vārds. Es zinu, ka Mārtiņš, kā aizbrauc šeit pie vecmāmiņas, viņa neticīgi uz laukiem. Viņš vajag stāstīt, Aiga arī stāstīt. Viņai ir kaut tāds modiņa, ka viņa kaut ko izdara nesanāk, viņa saka, vēlns par āvis. Vēlns par āvis. Nu, tad arī ir tā, kā ir, ja tu tā runā. Mārtiņ, tu pasaki savu vecmāmiņu, lai viņa nesaka tādas vārds, vēlns par āvis. Viņš var paraut arī vēlns, kaut ko. Vēlni, tie ir tādi. Ja mēs neizmainīsim savu valodu, mēs nevaram piedzīvot arī izmaiņas savā dzīvē. Ja mēs gribam redzēt bērnus izmainīt, savus bērnus izmainīt, mums ir nepieciešams tos iemācīt jau no mazām dienām. Katrīnīt, kā viņai bija vārds? Katrīnīt jau no mazām dienām iemācīsies skaisti runāt, pareizi vārds. Keri. Tu biji Katrīna. Jā. Keri, ja no mazām dienām iemācīsies skaists vārds, mamma mācīs pareizi, un labas vārds lietot, un viņi arī izaugs tādu pozitīvu un būs, viss viņai labi ies dzīvē. Ja iemāc bērns no mazām dienām lietot pareizi valodu, tā, ja tu bērni iemācīs, tā kā es biju citreiz iekāpt arī traumē, ka sāk tiek krievi tautītas cilvēki, ka viņi sāk tos krievtos vārdus, tos rupjos lietot. Nu kā viņš varbūt normāls cilvēks, viņš tā runā. Viņš jau nevar kļūt. Mārtiņam arī viens ir tāds draugs, nu labi, neteikšu neko, bet viņš arī Mārtiņš atnāk no viņa draudzēs ar viņa, atnāk mājās un arī sāk runāt tos vārdus. Pilīgi viņu. Es jau skatos, ka Kristers arī tur ar tiem draugiem pastaigā, pēc tam atnāk jau pa telefonu. Tādu ar maniem tā nerunā, bet jau ar telefonu es jau dzirdu jau tos. Es agrāk arī tāds biju, ka es nebiju pie Dieva, es arī ļoti nepareizi runāju. Un tas īstenībā, tas neļauj mums mainīties. Tas neļauj svētam garam pie mums darboties, tas neļauj cilvēkiem mainīties. Jo vislabākie vārdi, kur ir vislabākie vārdi? Mārtiņ, kur ir vislabākie vārdi? Vislabākie vārdi ir Dieva vārdi, un tie ir Bībelē vislabākie vārdi. Mums jālasa Bībeli no pirmās Mūzes līdz atklāsmes grāmatai, un mēs pielietosim Bībeles valodu un pielietosim tos ticīgus vārdus un barosim savu nervu sistēmu ar šiem vārdiem, kas rada ko jaunu, tad mūsu dzīve pilnīgi izmainīsies. Es, kad nācu pie Dieva, man izmainīja visi tie Bībeli, kad klausījos svētums gāras dievkalpojumā, man tas tik izmainīja. Nu, svētais gars ar tiem vārdiem, svētais gars var darboties tikai tad, ja mēs runājam Dievu vārdus un mēs runājam svētīts vārdus. Viņš arī neatbildes uz mūsu lūkšanām, ja mēs runāsim kaut kādas muļķības no aplām. Pareizi, svētais gars nedarbosies. Svētām garam vajag materiāls. Viņam vajag, ja viņš darboties mūsu dzīvē, viņam vajag materiāls. Tas ir materiāls, tas ir vislabākais materiāls, tas ir Dieva vārds. Mēs apliecinām Dievu vārdu, runājam Dievu vārdus. Dievu dotos vārdus, atkārtojam tos skaļi, kas ietekmē visu mūsu miesu. Un tad mēs varam sasniegt uzvaru savā dzīvē, lai ko mēs darītu. Kristēn, uzvaru dzīvē var sasniegt tikai, ja tu pielietos Dieva vārdu savā dzīvē. Jo
Lai sasniegtu Dieva mērķus, mums jālieto spēcīgi, radoši vārdi, Dieva vārdi. Tie mums var dot panākums personiskajā dzīvē un ļaut svētam garam lietot mūs un sasniegt mums Dieva izvēlētos mērķus. Dieva mērķus. Bet mēs zinām arī, ka Sātans, viņš liek šķēršļus cilvēkiem, ļaunie gari liek šķēršļus cilvēkiem. Bet mums, kā Jēzus arī dara, mums ir jāpavēl ļauniem gariem iziet no cilvēka, jāpavēl. Mums arī jābūt vīriešiem tādiem, kas pavēl, ja Jēzus vārdā, lai tas ļaunums no cilvēka iziet ārā. Mēs nevaram vienmēr tikai tā, lūk. Mums arī jāmāk pavēlēt, pareizi pavēlēt. Jo Bībelē mēs redzam, ka Jēzus, viņš lūdz tēvu tu nakti, visu nakti lūdz devis tēvu, viņš lūdz, neko nedarīs, kamēr nesaņems no tēva, bet kad viņš ir kā kausa laukā, kā mēs zinām, viņš pavēlē ļauniem gariem, viņš pavēlē slimībām un slimības atstāja cilvēku. Viņš pavēles formāli lietoja. Un viņa mācekļi arī pavēlēja. Viņš teica, celies un staigā. Atceries, kad viņi bija pie to templi, Pēters gāja garām tam slimajām, kas tur prasīja tās dāmas. Viņš teica, sudraba un zelta man nav. Viņš teica, celies un staigā. Viņš teica, un viņš piecēlās un staigāja. Un tāpat tās ir daudz rakstītas. Mēs zinām, ka aklajām viņš teica, topi redzīgs. Viņš teica, viņš tur daudz nelūdzās, viņš vienkārši pavēlēja, slimībām pavēlēja, ļauniem gariem tie atstāja cilvēks. Un mums nevajag nodarboties ar daļrunību. Daļrunību mēs varam savā mājās ar Dievu, kas satiekamies 2-3 stundām. Mēs ar Aikstēt arī sākam lūgt Dievu arī tī, mēs tā lītīgi nelūdzam. Tad sākam šonedēļ, laikam mums tāpēc nebija tāds vīzes svētīt. Mēs apņēmāmies, ka jāsāk lūgt Dievs pa īstam. Pareizā arī sākam lūgt. Beidzot sākam īsti. Un pats jūta Dievu klātbūtni, jūta svētā gara klātbūtni. Jo arī gavēt, reizēm vajag gavēt. Mēs arī gavēt sākam. Bija jau pārstāvjuši gavēt, bet reiz nedēļā var arī, labi, jūs stāvoklī, tad nevajag gavēt. Bet, kad cilvēks, jo ir varbūt slikti, seks, viena meitene arī viņai stāvoklī gavēja, nezinu, vai tas bija labi. Stāvoklī, kad tad nevajag gavēt. Bet tie, kas nav stāvoklī, cilvēki var arī reiz nedēļā ļoti veselīgi īstenībā. Reiz nedēļā arī veselības viņam neēst. Kristers teica, es gan negavēju. Viņš teica, es gan negavēju. Viņš teica, es ēdu, un esams nepaliek. Nē, bet ir citiem tāds, man arī bija, ka es biju jauns, es varu ēst, man nekāds labums man negāja. Nezinu, tāds organisms, cits bišķiņi pēd vairāk, viņš tur reizē paliek esams. Ir kaut tāda organisma, bet vispār bija labi gavēt par reizi nedēļā, jo Bībele arī saka, ka bet šīs suga citādi neiziet, kā vienā ar lūkšanu un gavēšanu. Mateja evaņģēlija 17:21. Pareizi tā rakstīts. Tāda suga citādi neiziet kā lūkšana un gavēšana. Ja mēs gribam kaut ko ārā no sevi, kaut kādu ļaunu, kaut kādas kārības, kaut kādu ļaunu, mums ir jānākas gavēt arī. Jo gavēšana arī norūda organismu. Pieradina tavu miesu, tu vari pavēlēt savai miesai. Saprot, ja cilvēks nav pieradis gavēt, viņš nevar savai miesai pavēlēt. Es, piemēram, varu pavēlēt savai miesai. Es neēdu visus jau. Mēs gavējām, es biju iepriekšējā draudzē, mums bija 40 dienas jāgavē. Vai tā gan man gāja grūti 40 dienas, bet kaut kā izdevās. Un tad Aiga man iet pa to Alfa Rimī, un viņa ar tām gaļiņām visu laiku garām staigā. Un tāda smarža. Es domāju, ko tu man vedu, man kaiti mani. Viņa ar tām gaļiņām tad, kā man gribās to cepetīt, to. Es jau nav ēdis kāds 20 dienas knap uz kājām turās. Viņa mani kārdina. Viņa teica, es jau tev nekādi, man vienkārši gribās. Tā pašām liekas, tad tās smaržas ļoti īpaši var sajust. Bet beigās arī es tā, kādu 5, es nezinu, ka 20 dienas tā nogavēju uz ūdeni, bet pēc tam es sāku mēdvēsties, es nevarēju man sāku galvu griezties, es sēdēju pieturā, jau tā nāsgaracīm gāja, es domāju, vēl sāk palikt drusciņ, es mēdu tām, gavēju ar ūdeni, bet arī mēdu. Lai nenotiek kaut kas slikts. Bet vienreiz tā aizdevās, otrais es vairs negribu 40 dienas. Vienreiz izprovēju, pietiek kāds dažas dienas pagavēt.
tā kā mēs zinām, ka Dievs rada caur vārdu. Zin, kur to mēs varam redzēt, ka Dievs rada caur vārdu? Jo mēs zinām, kā Mūzes 1. grāmatā, 1. nodaļā, kas ir rakstīts? 2. pantā. Bet zeme bija neiztaisīta un tukša, un tumsa bija pār dziļumiem, un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Taču nekas nenotika. Pareizi, Dieva gars lidinājās, zeme bija tukša, neiztaisīta. Tur bija svētais gars, liels svētā gars svaidījums, viņš lidinājās par ūdeņiem, un tur veidot, bet nekas nenotika. Zinu, ka nekas nenotika. Tāpēc arī dievkalpojumā mēs varam šeit just svētā gars svaidījumu, svētā gars klātbūtni, bet nekas nenotiek, kamēr mēs neizteiksim attiecīgs vārdus. Pareizi. Mums jāsniedz materiāls Dievam, jāizsaka vārds. Jūs tik nesen to saprat un uzzināja. Jādod Dievam materiāls, ka viņš var lietot un radīt brīnumus un zīmes, jo mēs zinām, kas bija tālāk tur rakstīts. Un Dievs sacīja tālāk. Nekas nenotiek, bet viņš sacīja, lai top gaisma, un gaisma tāpa. Pareizi, viņš sacīja. Kamēr viņš neteica, tas nekas nenotika. Jo vārdam ir spēks. Jo sākumā bija vārds, vārds bija pie Dieva un vārds bija Dievs. Visi radās, visi caur vārdu. Zin kā, es saprotu, ka mēs pasakām Jēzus, ja? Jēzus. Tad viņš, kā jūs domājat, kur ir Jēzus? Kristē, kur tu domā, kur ir Jēzus? Bībele saka, viņš ir debesis tēvam, galā vasarot labi. Jēzus, bet mums nav jāmeklē pat Jēzus debesīs. Mums nav jāmeklē Jēzus šeit uz zemes. Kur Jēzus? Jēzus ir savā vārdā. Viņš ir vārdā. Kad tu saki vārdu, Jēzus, viņš šeit ir. Pasaka Jēzus, viņš ir. Saprot? Viņš ir pats vārdā. Vārds ir Jēzus. Un Jēzus ir savā vārdā. Tad vārdā ir spēks. Tāpēc saka Jēzus vārdā. Nav dzirdēt, ka saka Jēzus vārdā. Notiek Jēzus vārdā. Un viss notiek Jēzus vārdā. Svētais gars. Svētam garam vajag šis materiāls. Un tālāk Dievs sacīja, viņš radīja cilvēku, arī viņš sacīja un radīja, pareizi, cilvēku pēc savu tēlu un līdzības, radīja sievieti un vīrieti. Un viņš to svētīja un teica, augļojieties un vairojoties, piepildiet zemi un pakļaujiet sev to. Dievs sacīja un viss notika. Dievs, kā mēs zinām, ir radītājs. Kā mums pagājušajās grupiņā sanāca strīds ar tur vienu. Mēs zinām, ka Dievs ir radītājs, pareizi. Mēs esam radība. Viens cilvēks man grib iestāstīt, jocīgi, ne? Gaļām viņš sapratīs. Viņš gribēja man iestāstīt, ka mēs esam kā Dievi, ka Dievs ir mīlestība un ka mēs esam kā Dievi, ka mēs esam kā Dievi un eņģeļi ir Dievi un ko viņš te nestāstīt. Mēs esam radība, tikai radība. Dievs ir radītājs. Ziniet, ka svētais gars arī uzrāda slimības, un mēs bieži vien ar garu acīm redzam, kad piemēram, klibie sāk lēkāt, pazūd dažādas vēža slimības, un mēs redzam dažādas parādības. Un tad, kad mēs to redzam, tās parādības, tad mums nekas jau nenotiek, saprot? Es arī, kad biju Ukrainā mācītais, viņš, piemēram, kāpēc viņš uzreiz runā? Viņš redz šīs parādības, un pēc tam viņš saka, kamēr tu neizsaka, nekas nenotiek. Tu redz, ja, ka tu cilvēkam tādu vainu, tādu slimību, piemēram, ja tu redz garu acīm. Bet svētais gars sāk darboties tad, kad mēs izsakām, piemēram, kad mēs sakām, kāds, kas sajūt galvas sāpes, šobrīd tiek dziedināts. Pieņemiet dziedināšanu. Mēs pasakām tos, un tad Dievs darbojas, un Dievs dziedina to cilvēku. Kamēr mēs nepasakām savus vārdus, cilvēki netiek dziedināti. Jo izsacītam vārdam ir spēks, un notiek brīnumi un dziedināšanas. Tā rezultātā, kad mēs izsakām vārdu, tad cilvēki tiek dziedināti. Es agrāk nesapratu, kāpēc vienmēr tā saka, jo cilvēki redz šis parādības, ja gara acīm, svētais garš uzrāda viņiem tas slimības. Es arī domāju, ko viņi? Un tad viņš saka, un tad tas cilvēks tiek dziedināts, viņš nāk augšā uz skatuves un liecina, nav ievērojis vai? Tas cilvēks, es domāju, kā tas mācīties tā visu, kā viņam tā viss darbojas? Tas ir svētais gars, svētam garam vajag materiāls.
Jo, kā mēs zinām, zeme bija neiztaisīta un tukša, un kamēr Dievs nepateica vārdu, tikmēr nenotika nekas. Un tā arī mēs, kad pasakām vārdu, tad arī notiek. Tas ir, šis ir radība. Lai Svētais Gars kaut ko radītu, viņam vajag šis materiāls, un tas ir vārds. Bet jā, mums arī jāsaprot, ka Bībele par to runā, ka mums nav jāprasa un jālūdz, bet jāpavēl slimībai, jāpavēl un notiks pēc mūsu vārdiem. Un arī šīs atklāsmes un sapņi, kā mēs zinām, tie ir atklāsmes un sapņi, tā ir svētā gara valoda. Piemēram, kad cilvēki grib šķirties, tad tas ir, kā mēs zinām, tas nav no Dieva, ka cilvēki grib šķirties pareizi. Dievs negrib, lai cilvēki šķirtos, bet tas ir sātana darbs. Sātans grib, lai cilvēki šķirās, lai cilvēkiem nebūtu savienot kopā, lai cilvēkos nav spēks. Bet Svētais Gars cilvēks nešķir. Vislabākais veids, kā lai cilvēki nešķirtos, ja? Kā es domāju, kā lai cilvēki nešķirtos, nometamies, piemēram, ceļos, aizveram acis un caur Jēzus Kristus, skatāmies uz Jēzus Kristus krustu, redzam šo parādībā, ka mēs esam kopā, mēs esam atkal kopā ar šo cilvēku, ka mēs nešķiramies, ka mēs nekad nešķirsimies, un redzam šo parādību, mums ir jāieraug šī parādība, jo Svētais Gars darbojas caur mūsu domām, caur mūsu sapņiem. Ziniet, ka Svētais Gars darbojas par mūsu sapņiem, caur mūsu domām. Un tad mēs apliecinām Dieva vārdu. Jo ko Bībele saka? Ko Dievs savieno, to cilvēkam nebūs šķiet pareizi. Dievs savienošies, un tad, kad mēs to ieraugam, kad mēs par to lūdzam, ieraugam un pārliecībā apliecinām, ko Dievs ir savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt, tad arī cilvēki nešķirās. Mums arī pašiem, kad laulātie grib šķirties, arī pašiem varam pieiet pie laulātiem un tā teikt. Tas ir tādi gadījumi, cilvēki nešķirās, viņi sāc iet to Dievu vārdu. Es arī pats vienmēr apliecinu savai sievai, ko Dievs ir savienojis, to cilvēkam nebūs. Viņi saka, davai šķiramies kaut kā paņokot, es beigu saku. Es saku, nē, ko Dievs ir savienojis, to cilvēkam neuzšķirt, un nekad. To saka Bībele. Tām, kā mēs zinām, Dieva vārds saka, es izlasīšu, ko Dieva vārds saka. Un farizēji nāca pie viņa, pie Jēzus, to kādinātiem un sacīja viņam, vai ir atļauts šķirties no savas sievas katra iemesla dēļ. Bet Jēzus, viņš atbildēja un sacīja, vai neesat lasījuši, ka radītājs iesākumā tos radīja kā vīru un sievu, un sacīja, tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies pie savas sievas, un šie divi būs viena miesa. Tādēļ viņi vairs nav divi, bet viena miesa, un ko Dievs ir savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt. Kā cilvēki ir apprecās, viss, viena miesa, un viss, aledaveči, hasta mañana. Jā, viena miesa, Mateja evaņģēlijā 19.3.6 varat izlasīt. Kad mēs izsakām šos Dieva vārdus, tie darbojas, un cilvēks sirds sabrūk šī siena, kas atdala šos cilvēkus, un cilvēki atkal ir kopā. Gauri, tu zini? Atkal viņi ir kopā. Atkal. Tāpēc Svētam Garam ir vajadzīgs mūsu pasludinātais vārds. Kad mēs izsakām šos vārdi atbrīvojās, un viņi sāk radīt. Svētam Garam ir vajadzīgs precīzi izteikts vārds, šis ticības vārds, un viņš rada. Kā jau es teicu, zeme bija neiztaisīta un tukša, un Dievs teica, lai top gaisma, un gaisma tapa. Dievs teica, sacīja par cilvēku, ka viņš radīja cilvēku pēc savu tēlu līdzības. Viņš sacīja, un tas tā notika. Kad viņš saka, tad notiek. Kamēr mēs neko nesakām, nekas nenotiek. Cilvēki tikai tiek dziedināti, tad mēs sakām. Neredzam Bībelē visur.
Jēzus teica, sacīja pareizi slimajam, viņš kļūst redzīgs. Viņš sacīja, mācekļi saka, viņi tiek dziedināti. Kamēr mēs neizsakām vārdus, neviens netiek dziedināts, Gauri. Mums jārunā. Kad mēs runājam, viss notiek. Bez runāšana, es agrāk domāju, priekš kam jālūdz Dievs ir? Es domāju, tu vari vienīgi domāt par Dievu. Nē, tev ar vārdiem viņi jārunā. Es domāju, kāpēc ar vārdiem? Viņš pats zina, ko mēs tur domājam. Es agrāk nelūdzu, es domāju par Dievu. Arī, ka Bībeli lasa īstenībā jālasīt skaļi. Apliecina par to. Es domāju, priekš kam skaļi lasīt. Cits saka, es lasu skaļi Bībeli, es domāju, priekš kam skaļi. Domāt, es varu. Bet tas nedarbojas tā, kā darbojas, ka tu izsaki vārdu. Izsaki skaļi. Bībeli par to mums māca. Ko lasām Bībelē? Lasām Bībelē. Piemēram, Romiešiem 10, 9, 10 rakstīts. Jo, ja tu ar savu muti apliecinās, Jēzu par savu kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu ir uzmodinājis no miroņiem, tu tiks izglābts. Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību, ar mēles liecību, pestīšana. Kad mēs varam tikt glābt? Kad mēs izsakām, pareizi? Kad tu stāvēsi, kurš tu nevar tikt glābts? Kāpēc cilvēkiem nenāk priekšā un iesaka grēku nožēlas lūkšanu? Tad, kad viņi pasaka ar savu muti apliecina, Bībeli par to saka, reizi. Nav nekur teicis, ka tikai, kad tu apliecini, tad tu tiks glābts. Ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzus par savu kungu, tu tiksi glābts. Nu sirdī ticēs un ar muti apliecinās. Tāpat, jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana. Glābšana tikai, kad tu apliecini. Ar muti izsaka. Vārdu. Jēzus atrodas, kā mēs zinām, Jēzus atrodas šajā brīdī pie mums. Viņš ir šeit. Gauri, kad tu pasaki Jēzus, viņš ir šeit. Kad tu pasaki Jēzus, mēs apliecinām Jēzus par savu kungu, un viņš ar savu godību, viņš ir šeit. Mēs viņu neredzam, jo viņš nav redzams, bet mēs zinām, ka tā ir garīga būtne, un viņš šeit, kad bija miesā, tad viņš bija miesā, bet tad viņš ir caur svēto garu šeit. Jo Dievu neviens nav redzējis, Dievs ir gars, mēs viņu redzēt nevaram, svēto garu, bet mēs varam just, mēs varam piedzīvot pareizi. Mēs redzam, kad svētais gars darbojas, dziedina cilvēks, tad mēs izsakām Jēzus vārdus. Jo Jēzus pats, Mārtiņš zina, Jēzus pats mīt savā vārdā. Es to nemaz nezināju. Es to tik nesen uzzināju. Es domāju, ka Jēzus pats mīt savā vārdā. Kad sakām Jēzus klātbūtne ir šeit. Tikko tu pasaki Jēzus, tu stāv tramvajā, pasaki Jēzus ir šeit. Tu nav ievēras, ka tu pasaki Jēzus, esi braucis ar šo te autobusu, pasaki Jēzus, cilvēki paliek sarkani. Man vienreiz es ar vienu braucu naktī uz Talsēm no Rīgas, un mēs sākām runāt par Jēzu. Tad cilvēki sāk uz mums bļaut. Mēs traucam gulēt. Pa viss cik mēs runājam, viņi pat nedzirdēja neko. Tikko piem Jēzus, uzreiz viss uztraucās, sākiem nervos palika. Jā, tā kā Jēzus, jo tie vārdi atnes glābšanu. Šie vārdi ir uz mūsu lūpām un mūsu sirdīs, Jo Bībele saka, patiesi es jums saku, ko vien jūs virs zemes siesiet, saistīsiet, tas tiks arī siets, saistīts arī debesīs. Un ko jūs virs zemes atraisīsiet, tas tiks atraisīts arī debesīs. Un tad tu tālāk rakstīts, un atkal es jums saku, jo divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad mans debesu tēvs tiem to dos. Jo kur 2 vai 3 sapulcējušies manā vārdā, Jēzus vārdā, tur es esmu viņu vidū. Mēs nesam atbildīgi, paši cilvēki nes atbildīgi par Jēzus klātbūtnes izpausmi. Mēs sludinām par glābjošo Jēzu un par svētu darošo Jēzu, par kristījošo glābēju,
par svētojošo Dieva dēlu. Viņš arī dod mums dažādas svētības, mēs sludinām arī par dziedinošo Jēzu. Un kad mēs to visu sludinām, tad arī visi šie aspekti izpaužas mūsu draudzē. Mums vajadzības, lai mūsu draudzē būtu Jēzus daudzkosīgs Jēzus, pareizi. Es redzēju, ka draudzes ir, kur, piemēram, ar kādiem novirzieniem. Vienā draudzē, piemēram, par glābšanu liels akcents, pareizi. Citiem par kaut kādu mācekļu veidošanu. Citās draudzēs ir, piemēram, jūs neesat novērojuši, ka ir draudzes, kur ir uz vienu virzienu tendēt draudzi. Bet, kad es, piemēram, biju Ukrainā, Jatanīgi un ķēmu draudzē, tur, piemēram, tur viss notika, pareizi. Tur bija dziedināšana, tur mācekļu veidošana bija, tur bija svēta dzīve, svēta tapšana, runāt par svēta tapšanu, tur pilnīgi viss un arī darbojās viss. Cilvēki tika dziedināti, cilvēki tika glābti. Katrā dievkalpojumā, es pirmam vispār redzēju, 200 cilvēki nāk uz skatos pieņemt Jēzu katrā dievkalpojumā. Visi darbojās viņiem. Zin kā, viens mācītājs teica, Jomičo, es lasīju, zinu, ko viņš teica, viņam prasīja, kādas tev ir dāvanas, Dieva dāvanas. Viņš teica, man nav neviena dāvana. Es izskatīju visu savu sirdi, man nav neviena dāvana. Bet svētajam garam, viņš teica, ir visas 9 dāvanas. Un viņš dzīvo manī. Un kad viņš darbojas par manī, un viņš caur mani lieto, un viņš izpauž savas dāvanas. Man pašām, viņš teica, nav neviena dāvana. Bet tā arī ir. Svētam garam jau viss dāvana. Cilvēks, man ir tāda dāvana, man ir tāda dāvana. Nu, tas jau nav tavs dāvanas. Svētais gars jau dod tās dāvanas. Un viņš jau izpauž, tas ir svētais gars. Vienkārši cilvēki grib sev tās dāvanas piešķirt. Man ir dziedināšanas dāvana. Viņš teica tā, ja man būtu dziedināšanas dāvana, tad viss cilvēks ir dziedināt. Svētais gars, tu zini, ka svētais gars dziedina, ko viņš grib. Viņš īstenībā var visu, bet viņš dziedina, ko viņš grib. Viņš žēlo, Bībelē rakstīts, viņš žēlo, ko viņš grib un dziedina, ko viņš grib. Viņš jau tā, viņam ir laiks, viņš tev dziedinās, bet viņš zina, kurā brīdī tev dziedināt. Viņš nesteidzās, viņš nestrakos. Es zinu, ka viņš tev dziedinās, bet viņš svētais gars gaida. Viņš zina, viņam ir stunda laiks, viņš jau zina, ka tu tiks dziedināt pat, kurā brīdī. Bet viņš, tas ir viss atkarīgs no svētā gara. Jo tiešām mēs ar savām lūpām radām šo Jēzus Kristus klātbūtni. Kad runājam par glābšanu, parādās Jēzus kā glābējs, pareizi. Kad mēs runājam par dievišķo dziedināšanu, sapulcēs parādās Kristus kā dziedinātājs, kas dziedina. Kad mēs runājam Jēzus, kas dara brīnumus, tad sapulcēs parādās Jēzus, kas dara brīnumus. Jo viss ir savienots ar mūsu lūpām un mūsu sirdi. Viss ir atkarīgs no mums. Vienkārši cilvēki, kas grib novelt uz Dievu, bet arī viss atkarīgs no mums, pareizi. Kāpēc domāt, citur darbojas un citur nedarbojas Dievs? Tas viss atkarīgs no mums pašiem. Kā mēs, cik mēs esam pārliecinoši, cik mēs esam droši, lai svētais gars varētu darīt savu spēku. Pareizi. Kāpēc, piemēram, kad izveda šo te Izraēlu tautu no Ēģiptes, zināt, ka Izraēlu? Mūsu, kad tur izved to no Ēģiptes, Izraēla tauta, viņi tur klējoja 40 gadus pat tūkstnes. Viņš rādīja visās brīnums un zīmes, pareizi, visās brīnums un zīmes. Un tie cilvēki negāja apsolītā zemē, viņam bija paiet apsolītā zemē. Un vienīgais, kas iegāja, tas bija Jozo ar Kālebu. Neviens neiegāja tāpēc, ka cilvēki šaubījās, cilvēki nebija pārliecinoši. Jo bez ticības mēs nevaram Dievam patikt. Cilvēkiem vajag pārliecinošiem, vajag apliecināt, ka tu esi glābts, ka tu esi uzvarētais, ka tu spēj visu. Kristēs jau zin kā, viņš jau zin kā boksā kā ir, kad iziet uz ringu, pareiz Kristēji. Ja tu skaties viņam acīs, tu pārliecinoši, tu uzvarēsi, viņam saka, viņš jau saka tam par tu, es tev, tas viņam jau pasaka vārds viņam, es jau skaties, kā viņi skatās viens uz otru un tādām, un viņi pārliecinoši, ka viņi uzvarēs. Un kurš vairāk pārliecinoši, tas arī uzvar parasti. Vēl pārliecina, tas ir, es arī skatos sprintā, tā ir skriešanā, ka viņi 100 metru tur olimpiskos. Zin kā tie neeģeri skrievi, viņi pārliecinoši, ka viņi uzvarēs. Viņš stoigo tagad tādu, īstenībā viņi tādu lepri, bet viņi zina, ka viņi uzvarēs. Viņš iet, viņš saka, es uzvarēšu. Ko jūs te? Es uzvarēšu. Jūs te varat darīt, ko grib. Viņš esi čempions. Un viņš arī kļūst čempions. Viņš visu apliecina, es esmu čempions. Viņš rāda, Ko jūs skatāties? Nav redzējis, ka viņi tur lēkā visu. Un viņi uzvar, viņas ir, Tad skrieti, vispār, viņš čempions, viņš uzvar.
viņš ir tik pārliecināts par sevi. Tā pārliecība ar cilvēkiem dod uzvaru. Kristus arī teica, ka viņš aiziet tādiem lielākiem puikām, ka uzlecās viņam pieturā kaut kur tādi lielākie puikas. Viņš viņam pārliecina, viņš pasaka, ko tu gribi? Celies augšā. Tas muti nevar pakustināt, zini. Cilvēks nobīstas. Ja tu esi pārliecināts, otrs nobīstas. Ja tu esi pārliecināts par sevim, ka tu vari pareizi Kristē. Atceries, ka man ķēns stāstīja, ka tas mazais cilvēks, viņš aizgāja uz tirgu un tos tam garajam piegāja klāt, atņem kaut ko tur. Atņēma naudu, un viņš teica, nākošu sestdienu atnes vēl. Pats maziņš tādam lielam pieies klāt. Tā ir, cilvēkam jābūt pārliecināši, ko runā. Un tas ir tāds pasaulīgs lietas, bet arī pasaulē tas pats darbojas. Pie psihologiem darbojas tas. Pareizi, pie psihologiem arī viņi, kad izsaka vārdus, un cilvēki tiek dziedināti. Viņi izsaka vārdus, vārdiem spēks. Un tas pats arī svētais gars darbojas. Jo mēs zinām, visas gara dāvanas pieder svētajam garam. Īstenībā mēs paši neesam spējīgi iegūt nevienu no gara dāvanām. Paši neesam spējīgi. Nevienu. Jo svētais gars mums dod visu dāvanas, un viņš ir gatavs steigties mums palīgā, un lai sniegtu šo dziedināšanu. Jo Bībele saka, nevis, ka mēs sekosim brīnumiem, pareizi, bet brīnumi mums sekos. Ka mēs iesim un darīsim brīnumu mums sekos. Nav tā rakstīts, ka brīnumi mums sekos. Nav Bībelē rakstīts, ka mēs sekosim brīnumiem. Mums jāsaprot, nākas katram ikvienam saprast, ka vicēt uz imtu saprast, ka viss šīs gara dāvans nāk no ko? No svētā gara. Un kad svētais gars mīt draudzēm, kad mīt mūsos, tad savu svēto garu tiek izpauts šīs dāvanas. Kalpošanai, mācīšanai, evanģelizācijai, misijai, mācītāju darbam, dziedināšanai. Un ja, piemēram, draudze balstās uz vienu lietu, tad tas nav īsti tāda nedarbojas. Es ir bijis draudzes, kur, piemēram, uz vienu lietu balstās. Tur ir kaut kāda viena, piemēram, uz mācīšanu. Viņi tur visu māca un vairāk tur nenotiek ne cilvēku glābšana, ne dziedināšanas notiek. Viss tikai māca un māca, ko viņi tur māca. Neviens cilvēks netiek glābts, neviens cilvēks netiek dziedināts. Bet draudzē vajag darboties visām šīm dāvanām, visām, kas ir Dievs paredzējis. Svētais gars grib, lai mūs atbalstītu, viņš grib dot mums visas dāvanas. Jo viņš grib, lai mēs esam kā kanāls. Un svētais gars darbojas ar cilvēkiem. Zināt, ka svētais gars darbojas ar cilvēkiem. Viņš arī pats, protams, var darīt, bet viņam ir, mums jābūt kā kanāli. Svētais gars ir mūsos, kad mēs piedzimstam no augšienes, atzīstam no Dieva garu, mums uzņemē svētais gars, un mēs esam kā kanāls, un svētais gars darbojas ar mums, un mēs pasakām vārdu, cilvēks tiek dziedināts, cilvēks tiek atbrīvots, cilvēks pieņem Jēzu. Jo mums pašam nav nevienas dāvanas, pareizi, mums nav, bet svētām garam ir visas 9 dāvanas, un viņš tās izpauž caur mums. Un viņš to dara, kā gribēdams. Aiga, viņš tev dziedinās tad, kad viņš gribēs. Kad tu atvērs, kad tu visu dzīvē būs tā kā vajag, viss tā kā, tad viņš arī dziedinās. Mēs neko nevaram bez svēto garu. Un zinām, ka Jēzus ir savā vārdā, Dieva vārdā. Zini, Karina, kur ir Jēzus? Savā vārdā. Dieva vārdā. Kad tu pat Jēzus vārdā. Sakam Jēzus vārdā, mēs pasakam Jēzus, viņš ir šeit. Jēzus, viņš ir vārdā. Viņš nav jāmeklē ne debesīs, ne pat uz zemes, viņš ir savā vārdā. Tas man tāda jauna atklās. Es to tikai tagad atklāju man Dievs tā. Es lasīju visu un es sapratu, ka viņš ir savā vārdā. Mēs to Bībeli lasam, viņš ir Bībelē. Jēzus vārdā, kad mēs sakām Dieva vārdu, tur ir Jēzus. Jo Dievu var iepazīt tikai lasot Bībeli no, īstenībā Dievu var iepazīt, lasot Bībeli no 1. Mūzes līdz atklāsmes grāmatai, pareizi tikai var iepazīt Dievu. Zin kā cilvēki izrauga kaut kāds rakstvietas ārā no Bībeli ar tām rakstvietām, stāsta, Dievs ir tāds un Dievs ir šitāds, pareizi. Dievs nav tikai tā dažas rakstvietās, viņš ir visā Bībelē, sākumā. Mēs Dievu varam pazīt tikai, ka mēs lasām no 1. Mūzes līdz atklāsmes. Tā mēs pazīstam Dievu pilnībā, kāds ir Dievs. Mēs nevaram kaut kādu izraukt rakstvietā ārā un pateikt, tāds ir Dievs. Mums tā, Dievs ir tāds.
tā kā man tur bija kaut kāda amerikāņu draudz atbraukus, viņi saka, kad viņi neatzīs svēto garu. Viņi saka, ka jākristī ir tikai Jēzus vārdā. Tur kaut kur ir rakstīts, ka jākristī Jēzus vārdā, un viņas to pamatīs. Es saku, ka Bībelē rakstīts, tā kristītam Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, pareizi. Tā esmu nepareizi iztūkot. Zin kā cilvēki, un tad viņi tā un tā cilvēkiem stāsta un māc tikai Jēzus vārdā, ja tu nokristīs Tēva, Dēla, tas nav pareizi. Visi latvieši tauti jāpārkristīt. Viss atbrauc kaut kāda amerikāņu stāsta. Un cilvēki tic un sāk pārkristīties. Tie, kas jau agrāk nokristīt, iet un pārkristās. Mēs bijām aizgājuši paskatīties. Vai, visi pārkristās, viņam ir kristīt. Viņa aizgāja, teica, tu ir kristīts? Viņa teica, jā, Tēva, Dēla un Svētā. Kādā vārdā tu ir kristīts? Viņa teica, Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Nav pareizi. Jā, Jēzus vārdā jāpārkristās. Aigā, uz kristībām. Aizteica, nē. Tā bija, ne? Gandrīz jau piekrita, gandrīz tā Eivīns. Ne, no sākuma gandrīz piekrita. Tikai cilvēki var iestāstīt arī tam. Mums ir svarīgi draudzē, lai būtu arī aprūp, cilvēku aprūp. Jo zin kā ar Amerikā, kā tur mācīties stāstīt, Amerikā draudzēs ir ļoti skaists sludini, ļoti labs predikti, bet nav cilvēku aprūpas. Un cilvēki atnāk uz dievkalpojumiem, noklausās skaists predikti, bet par viņiem neviens neinteresējas tālāk. Nezinu, ko viņi dzīvē tur dara, kā viņi dzīvo, un cilvēki dzīvo atkal vecā dzīvē, iet atpakaļ. Jo tikai ar skaistiem vārdiem klausoties predikti nevajag. Vajag mājas grupiņas, vajag rūpēties par cilvēkiem, vajag interesēties par cilvēkiem. Tāpēc ļoti labi, ka ir mājas grupiņas arī draudzēm. Mēs bijām Ukrainā, tur, es laiku Ukrainā, tā patīk tā draudze. Tur mājas grupiņas un tik liela draudze, un arī Korejā, tā Jongičo draudze, lielākā draudze pasaulē, viņiem mājas grupiņas. Seulā tā draudze. Miljonas, iedomājies, draudze miljonas cilvēku. Mājas grupiņas. Mums arī būs viss, tā kā vajagamies mājas grupiņas, visu vajag veidot un visa laika būs. Mums būs slavēšana, mums galvenais, ka nebija slavēšana. Ka mums būs slavēšana, mums ir... Jo dzīve vajag slavēšana, tas tā nedara. Vajag dzīve slavēšana. Jo Dievs ir dzīves. Ka viņš slavē tikai tur par to datoru, tas nav tas. Tāpēc, jo, kad būs slavēšana, tad arī Dievs mums dos visu pārējiem. Un mēs arī zinām, ka par runāšanu mēlēs runājot. Visi runā mēlēs, ne tā? Svarīgi ir, jo Bībele saka, svarīgi kristīties gan ūdenī, gan garā. Kad mēs runājam mēlēs, tā ir svētā gara kristības pazīme. Tad es esmu svētā garā kristīts. Redzēju, es skatās svētā gara kristīts. Jo, kad mēs runājam mēlēs, atkal svētais gars mūsu vadības centra pārņem varu par visu mūsu miesu, par visu mūsu nerviem, un tā rezultātā miesa, visi tie nervi tiek pakļaut svētajam garam. Tu zini, ka tu arī runās mēlēs garam, viss tā miesa tiek pakļaut svētajam garam. Un svētais gars kontrolē visu tā miesu. Mēs piepildāmies, kad mēs runājam ar mēlēs, mēs piepildāmies ar svēto garu. Jo, kad mēs sludinām vārdu, tad mēs kontrolējam visu savu miesu un dzīvi. Kā man bija agrāk, es jau tā nesludināju neko, es gāju evanģelizēt uz ielām. Mums bija tāda draudzē, mums no sākuma bija jāiet evanģelizēt. Es biju draudzē Kristus pasaulē, un sākumā mums bija jāiet uz dievkalpojumiem evanģelizēt uz ielām, stāstīt par Jēzus cilvēkiem. Un kad es piegāju pēc, man nekas tādas nejūt tā forši, un kad es sāku cilvēkiem stāstīt par Jēzu Dievu, par manī nonāk momentāli svētais gars, un es jūtos tā kā pilnīgi apgarots uzreiz. Kā es sāku runāt par Jēzu, un pēc tam tāds prieks kaut kāds iekšā, un sanāk uz dievkalpojumu, un man tik uz tā piepildīts ar svēto garu, es jūtos tāds pilnīgi baigi. Tas ļoti svarīgi stāstīt cilvēkiem, sludināt par Jēzu, par Dievu. Tad arī svētais gars sāk radīt, tad svētais gars rada. Kad mēs sakām vārdus, viņš rada. Jo Kristus tūms, Kristus klātbūtne ir atkarīga no mūsu izsacītiem vārdiem. Jo Jēzus, kā es jau teicu, mīt savā vārdā. Tas ir Dieva vārdā Bībelē. Kad mēs lasām Bībeli, tur ir Jēzus. Kad tu lasi Bībeli, tur ir Jēzus. Bet vajag
skaļi lasīt, lai es tā saprotu, ka vajag lasīt skaļi. Arī ir klusām, protams, ka tu autobusā nelasīt skaļi, bet mājās es zinu, ka citi cilvēki lasa skaļi. Tas ir labāk. Jo pasacītiem vārdiem ir spēks, kad mēs viņus izsakām ar mutu izsakām, kad mēs, tas arī vairo mūsu ticību, kad mēs izsakām Dievu dotos vārdus, tad mums arī personiskā dzīve gūst panākumus. Un izsakot mēs šos vārdus, Dieva vārdus, mēs dodam svētajam garam, saprot, Kristē? Dodam svētajam garam materiālu, un viņš rada, radīšanas procesu, viņš rada. Tikai svētais gars rada kaut ko jaunu, visu tad, kad mēs dodam viņam materiālu. Kad mēs runājam, mēs aktivizējam Kristus klātbūtni, Kristus tūmu, mēs radām Kristus tūmu, mēs paši radām, saprot? Mēs kā cilvēki viņi grib, lai svētais gars darbojas, ja, kaut kur šeit un viss. Bet kamēr mēs to nesakām, viņš nedarbojas. Saprot, viņš nedarbojas. Mums ir jāsaka. Es saku, es tik tagad to sapratu. Es domāju, kā tas mācītājs pasaka, es tam Ukrainām, viņš pasaka, par to slimību tas cilvēks tiek dziedināts. Es domāju, kāpēc viņam jāsaka, pat viņa svētais gars tāpat viņa nevar dziedināt? Nē, nedziedina viņš. Tikai, kad viņš nav tā, kā pasaka, uzreiz cilvēks nāk uz skatu, pasaka, es esmu dziedināts. Kamēr viņš nepasaka, neviens netiek dziedināts. Tikot, viņš pasaka, vēža slimnieks, tas un tas tiek dziedināts šī brīdī, pieņemiet dziedināšanu. Viņš pasaka, skatās, jā, nāk viens no zāles, un to liecinās, viņš ir dziedināts. Viņš jūt, ka viņam pieskarās svētais gars. Viņš jau liek iet pie ārstiem cilvēkiem, cik jau izdomā, ka arī tā gadās, ka viņi dziedināt. Viņš liek iet cilvēkam arī aiziet pie ārstu un pārbaudīties. Ir lietas, ko tu uzreiz arī uzskatīt dziedināts. Piemēram, tev pirks šitāds greizs šķīps, reiz iztaisnojās. Viņš nav taisnojies, kam ir, piemēram, artrīts. Es redzēju, vienam puikam, un šitādi pirks bija, draudzē atnāca. Arī Kristus pasaulē bija pie Jensī. Šitādi pirks viņam bija, un viņam beidzot gagovi šitādi. Viņš nevarēja tos pirks gadiem iztaisnot. Viņš staigā savēl tādu pirks artrīts. Pēc dievkalpām beigās viņš šitādi. Viņam pirks viņa Dievs iedzināja. Tātad viss ir atkarīgs no mūsu izteiktiem vārdiem. Tāpēc es iesaku, pieņemsim visu pareizes lēmumus un runāsim par Kristu, par viņu klātbūtni un brīnumi mums sekos. Jo, kā Bībele saka, mēs nesekojam brīnumiem, bet brīnumi seko mums. Kad mēs ejam un daram, brīnums seko. Tas arī bija viss, ko es šodien gribēju pateikt. Es centos tā ātrāk un īsāk, lai mēs mums neaizkavētu tā. Es tā centos ātrāk, es parasti garāk runāju. Ātrāk. Es gribēju pateikt pašu svarīgāko. Kad svarīgi, ko mēs runājam. Vispār svarīgi, ko cilvēks runā. Jo mūsu vārdi var dot svētību un var arī dot lāstu. Svarīgi, ko mēs. Un bērniem mācīsim runāt pozitīvi, un paši mācīsimies runāt pozitīvi. Lai neiznāk tagad tā sievietē, kas tur paskaties spogulī, teica, ka viņa tur resna un nesmuka. Vīrs atbildēja, tev ir laba redze. Tiešām, kā es to teicu, ja? Ka viņa ir laba redze. Viņa jau pateica, ka viņa ir esmu. Jāskatās mums spoguli un jāsaka, mēs esam paši smukākie, mēs esam vislabākie. Kā tu skaties spoguli, tad tā saka? Es esmu visforšākais, vislabākais, man normāli izskatos un vispār. Ko jūs par maniem te runājat? Dievs man ir radījis tāds, kāds es esmu, un es ļoti košs un glīts. Un ļoti labs. Un tāds arī tu jutīsies pareizi. Ja tu paskatīsi spoguli un teici, ka es nesmuks, tu arī tāds būs. Staigās tāds nesmuks. Cilvēks katrs ir smuks īstenībā. Dievs katru radījis skaistu. Tas ir Dieva šedēvs, mēs esam Dieva radīgi. Dievs mums ir radījis ļoti skaisti. Gaurīgi, tas ļoti skaists. Ar to es arī šodien gribu beigt, lai Dievs jūs visus bagātīgs svētīs, sargā un vada. Lai Jēzus Kristus asins apsardzība pār jums visiem. Jēzus vārdā, amen.